Es gribēju un es gāju un es centos, un līdz 12. klasē es tā centos, ka es uz konsultācijām gāju, es sēdēju līdz 4, 5, lai tikai man būtu laba atzīme. Un tad uz beigām man bija tā, ka man šausmīgi iegāzā. Es netīšām noklausījos aiz skolotājas durvīm, ko tad runāt, skolotāji par čigāņiem, kā tad viņi ir. Ko mēs esam meļi tur un zagļi, un tas bija šausmīgi. Un acīs, protams, viņi to neizrāda, ka tā runā viņiem, tur tāda laipna, bet tas man bija tik šausmīgi, kad es domāju, es neiešu tālāk, vai ne? Ko es iešu, ja mēs esam tādi? Es domāju, tagad, ja es nebūtu aizgājusi, tad jau es pats sev būtu iespītējusi, ne jau viņiem. Es aizgāju un man ir attestāts. Varētu domāt, ka Santas piedzīvotais ir izņēmums. Tomēr, diemžēl, jāteic, nē. Arī viņas māsītes, kur šobrīd vēl tikai mācās vidusskolā, pieredzējusi situācijas, kad skolotājiem ir visai vāja izpratne par savu tiesību robežām. Zīmēšanas stundā mēs runājam par tiem zīmējumiem, kuram jāpielabo, kā tā. Un tad tā skolotāja sadusmojās, un viņa teica, lai mēs nerunājam vairs. Pa čigāniski, lai kaut ko savus domas izspriež latviski. Un tad uzrakstīja uz mums ziņojumu. Mēs aiziet pie direktors un sakam, vai tad tā var būt, ka mēs nedrīkst runāt savā valodā? Viņa teica, var runāt, bet skolotāji negrib, un viņa apvainojās, un tā vēl mums vajadzēja lūgt viņai piedošanu par to, ka mēs runājam čigāniski. Romi ir unikāli ar to, ka cauri gadu simtiem viņi ir spējuši modificēt un tomēr saglabāt dzīvu to īpašo kultūras un sadzīves tradīciju, kamēr latvieši ar sevējo dodas iepazīties, piemēram, uz etnogrāfisko muzeju. No otras puses, tas ir novedis pie tādas divu laikmetu sadursmes, un nāk secināt, ka būt labam čigānam, tai tradicionālajā izpratnē, ir pavisam kas cits nekā būt, teiksim, labam Latvijas vai Eiropas Savienības pilsonim. Un es domāju, ka šobrīd nevienam īsti nav skaidrs, kā ar iespējami maziem zaudējumiem šīs te abas divas lietas savienot. Tas bija tanīs laikus, kad mūsu omammas gāja Verzaka, ja jūs nezināt, kas ir tas verzaks, es paskaidrošu. Aizmugurē bija tā kā mais un priekšā mais. Tanī laikā jau čigāņi nestrādāja, vai ne? Un mums Sabilē jau nebija tādi lieli zagļi, ne zirgu zagļi, kā teikt, ka kaut kur jau viņi bija, vai ne? Viņi gāja pie pazīstamiem, lika kārtas, it kā kaut ko darīt, dod. Cilvēkam dod labumu, vai ne? Labdabu. It kā izliek kārtas, un tad viņi dod gan speķi, gan kādu, ko var panest. Romu ģimenēs joprojām ir atšķirīgi uzskati par izglītības nepieciešamību vīrietim un sievietei. Sievietes misija tiek saskatīta bērnu audzināšanā un pavardu kurināšanā. Tālāk viņu skološanās parasti netiek īpaši veicināta. Tas nav tik svarīgi, jo pienāk laiks, viņa aiziet pie vīra, un vīram jāuztur sievas. Sievai jābūt mājās, jābūt tīrībai, kārtībai un godīgai, uzticīgi savam vīram. Meitas ir jāaudzina stingri. Lai nebūtu kauns, ka es izaudzināju tādas meitas, par kurām var tauta runāt, ka viņas ir tādas. Nav grūti pamanīt, ka Romu sabiedrība ir ļoti patriarchāla. Gan Romu organizāciju vadītāji, gan studēt gribētāji pārsvarā ir čigānu vīrieši. Mums tā arī neizdevās atrast vienu čigānu ģimeni, kur abi, gan vīrs, gan sieva, būtu izstudējuši vai varbūt nodarbotos ar uzņēmēju darbību. Un ja čigānu sieviete kaut ko tādu par sevi var teikt, tad visdrīzāk viņas vīrs ir kāds citautietis, nevis čigāns. Romu sievietes tiekot diskriminētas dubultā, kā sievietes ģimenei, savukārt tautības dēļ ārpusē. Cik daudz taisnības šajā pieņēmumā, labāk zināms viņām pašām. Tomēr iepazīstoties tuvāk, gribas teikt, pildīt kaut vai daļu no gadu simtos izauklētajām tradīcijām mūsdienās patiešām nav viegli. Un tām Romu sievietēm, kas vēlas dzīvot Rietumē Eiropā saprotam dzīvi, teju neiespējami. Peldēties nevar, palkustība. Kam jau paliek tie 16 gadi, tie jau pašiem paliek kauns un jau iet ar apģērbkabaliem. Un vīriešu klātbūtnē nevaram peldēties. Atliek vien peldēties klētā, turklāt vīriešu klātbūtnē to vispār nedrīkst darīt. Sievietei jāievēro arī virkne citu noteikumu. Piemēram, viņa nedrīkst pārkāpt pār vīriešu kājām vai arī ar savu tērpu malu aizskart vīrieti.
jo tradīcijām uzticīgi kungi to varot uztvert kā apvainojumu. Vienreiz man arī bija pie tantes, es jau tos likumus vispār neklausos, es tikai uz priekšu. Un man bija tāds svārks, es uzliku visu, un es piegāju pie galda, bet tur bija cilvēki. Un es kā pieeju klāt, tad es netiešām pieskārus, un tam man tēta sarāja. Un es nesapratu, pa ko iet runa, es domāju, ko es tādu izdarīju. Un tad, kad aizgāju ciemiņu, un tad viņš man pastāstīja, ka tādā nedrīkst darīt. Romi paši min, ka 70% čigānu līdz 18 gadu vecumam jau ir precējušies un audzina bērnus. Tādēļ arī nav brīnums, ja 18-gadīgais ģimenes tēvs vai māte neredz jēgu pabeigt vidusskolu un par augstskolu pat nesapņo. Bērni un pavards tradicionāli arī veidot sievietes dzīves jēgu, tāpēc meitene, kas vecāka par 19-20 gadiem un vēl nav izgājusi pie vīra, tiek uzskatīta par vecu meitu, un vecāki rūpēs par meitas izdevušos dzīvi, tad arī precinieku sagādā paši. Jo viņi skatās, ka tev nav, neprecēs un neprecēs. Viņi paņems tev un izprecinās. Viņi noskata vienu puisi, tad viņš runā ar to tēvu, tad tas tēvs runā ar dēlu. Un tad viņas tēvs pateiks viņai un viss. Un tā viņa varēs raudāt, kaut tā arī negribēs. Čigāniem laulība un uzticība ir liels svētums, taču šie tikumi atkal vairāk tiek attiecināti uz sievieti. Nevainības saglabāšana līdz kāzām tiek uzskatīta nevien par vēlamu parādību, bet joprojām tiek arī demonstrēta. Ja sieviete noturās, neiziet pie vīra līdz 25 gadiem, saglabā savu nevainību un visu, viņa var, jo mums kāzās rāda to visu, jā, palagu un visu. Jā, mums ir leišņabi visu un tas asins tā izšķīst, un tad to palagu rāda visiem ciemiņiem. Jā, tas nav pasaka, tā ir realitāte. Un tātai sievietei tāds prestižs pēc tam ir. Ja viņa jo vecāka un jau viņa ir nevainīga, tad ir prestižs. Viņu cienā gan vecie cilvēki, vīrieši, kuriem jau pa 60, 70, 80 gadiem, jā. Viņu cienā tāpat tā sievietes vecas, sēdina sev blakus, un viņa ir goda viesis tāda sieviete. Taču, ja jums kāds Romu pārstāvis stāsta par kāzām, pārprasiet vēlreiz, ko viņš ar to domā. Jo čigāniem kāzas tradicionālā izpratnē var arī nenozīmēt baltu kleitu un uzvārdu maiņu pasē. Mums arī ir kāzas, viņi aiziet šonakt tur kopā pabijuši, nākušā rītā saka, mēs esam aprecējušies. Atnāk pie vecākiem, mēs esam aprecējušies. Tas nozīmē jau, tas jau ir tātad vecāki pa fiksam savāc galdus kopā, sapērk visu ēdamo dzeramo, sanāk visapkārtēji radi draugi čigāņi, viņi tur nosvin kāzas. Tās ir kāzas, tas ir viss, kas ir no tām kāzām. Viņiem nav vairs jāslēpjās nekur aiz stūriem, viņi ir vīrs uz sieva, ja viņi var gulēt kopā blakus un dzemdēt bērnus un tā tālāk. Viņi ir ģimene. Juridiski tas nav svarīgi, jo, teiksim, lieta ir tāda, ka, teiksim, es aprecējos, man vecāki dod mantu. Es esmu sieviete, tātad man dod līdzi naudu. 1002, cik tur tie vecāki var atļauties sev. Nav naudas, dod mašīnu, kas viņam tur ir, jā, bet tas ir jādod it kā tai līdz tai meitai. Un tad, kad es šķiros ar to vīru, ja gadījumā, tad viņam viss tas ir jādod man atpakaļ. Maldu var dēvēt arī par balto zvirbulu vai melno avi starp romiem, jo čigānu parašās viņa nekad īpaši nav ieklausījusies. Malda ir uzņēmēja, veikala īpašniece un 4 bērnu mamma, un visi bērni ieguvuši labu izglītību. Ar krievu vīriešiem Malda ir precējusies pat 2 reizes. Kā pats stāsta, ar sapratni šīs laulības iesākumā neuztvēra nedz vecāki, nedz arī visa čigānu sabiedrība.